Sveiks! Vai sveika, sveicināti! Šis ir pieteikums TEDx Rīga stāstu medībām. Mani sauc Jānis, un vēlos pastāstīt un padalīties tieši ar tevi saistībā par pozitīvu un par lietu novērtēšanu, teiksim tā. Vai tu spēj novērtēt tās lietas, kas tev ir blakām, cilvēki, kas ir līdzās, un visus mazās foršās lietas, kas ar tevi notiek? Piemēram, man ir tā, ka es pārcēlos uz pilnīgi citu pilsētu, uzsāku pilnīgi patstāvīgu dzīvi, un šobrīd es tik ļoti novērtēju to, kas man bija, kad ir kāds, kas spēj pagatavot gardas vakariņas. Tas ir kaut kas neaprakstāms, kad kaut kas tāds var likties tik ļoti vērtīgs. Kā arī, piemēram, katru rītu izejot ārā, es redzu sētnieci, un es saprotu, ka es vēlos viņai pateikt labrīt. Un es saku labrīt, nevis kā pienākumu, bet tiešām, ka es vēlos to pateikt. Un viņa man arī atņem šo te labu rītu. Tas ir uzreiz tik pozitīvs dienas sākums, jau vien izejot pa šīm te daudzstāvu mājas durvīm. Un vai esi kādreiz kādam kolēģim kaut ko labu pateicis un nostājies pāri sliktajām negācijām un ar stingru mugurkaulu uzslavējis viņa darbu? Vai, piemēram, veikalā kasierē vienkārši uzsmaidījis? Tāpat vien, neprasot neko. Vai spēj novērtēt to, ka tev ir abas rokas, abas kājas, ka tu spēj redzēt, dzirdēt, sagaršot, sasmaržot, it kā pašsaprotamas lietas, bet vai spēj to novērtēt? Ir vērts par to padomāt pašam ar sevi vienatnē un atrauties no ikdienas steigas, tehnoloģijām, sociālajiem tīkliem un nedaudz sameklēt savu iekšējo paldies, ka tā ir, un iekšējo lūdzu tas tev, lai spētu nedaudz vairāk pasmaidīt un dalīties ar pozitīvu. Galvenais ir tiešām pacensties to ikdienā nepazaudēt. Liels paldies par uzmanību un uz tikšanos!